Šodien uz sarunu esam aicinājuši mūsu mīļo bioloģijas skolotāju Feliksu Rekoviču. Kā jums šodien iet, skolotāji? Ļoti labi, šodien 3. maijs noslēdzās tad aktīvā mācību daļa. Tad varbūt tāds īsais mazliet dzīves stāsts, no kurienes jūs īsti esat, vai jūs esat Liepājnieks vai ne, kādas skolas, kur jūs mācījāties, tā pastāstiet vairāk par sevi. Es nāku no Lietuvas pierobežas, bet ne no Liepājas puses, no Bauskas, un mācījos lauku skoliņā, kura tagad jau vairs nav kā skola, bet ir tagad viesnīca. Jā, līdz ar to tur ir iespēja norezervēt apartamentu šobrīd. Tas būtu interesanti, droši vien aiziet un pārbaudīt, kas tagad tajā kabinetā ir pa numuriņu ierīkots. Bet jā, tālāk pēc pamatskolas izglītības iegūšanas es pārgāju uz Bausku, un tad tālāk uz Bauskā iegūju vidēju izglītību. Tātad principā es nāku to Bauskas apriņķu. Jā. Un tad kas atveda uz Liepāju? Un kas atveda uz Liepāju, tās bija studijas. Es studēju, protams, Rīgā. Un Rīgā es satiku savu draudzeni, un tagad jau sievu. Līdz ar to tad es iepracējos Liepājā. Okay. Kāda vispār dzīve laukos tur ir? Ko darīt? Bet, protams, ka laukos ir ko darīt. Un es teiktu pat īstībā, man kā biologam tieši laukos ir, es teiktu, pat interesantāk nekā pilsētā, jo ir daudz ko pētīt, piedzīvot, apskatīt, izzināt. Pilsētā tas mazliet kļūst tāds vienmērīgāks un pelēcīgāks asfalts, bruģis, arhitektūra, jauki, bet pazūd meži, pazūd pļavas, pazūd upes un ezeri. Kaut kāda mīļākā lieta varbūt, kas ir laukos tieši? Pļavas. Tās noteikti ir pļavas, tie noteikti ir meži. Bet jā, tāds pamatīga, koša, ziedoša pļava, tas man šķiet tāds liels retums šobrīd. Jā. Tad jūs teikt, ka jūs iedvesmojat kļūt par skolotāju šī dzīve? Jā, Latvijas laukos? Jā, tāds arī ir. Jo, cik es jau atceros, tad izzināt dabā notiekošos procesus, pētīt, kā attīstās, piemēram, tie paši augi vai dzīvnieki, kā no olas izšķirās cēlēns un kā viņš pieaug par zosi vai vistu vai kādu citu putnu, mājputnu. Tad tas bija ļoti interesanti vērot, jo tur, kur es dzīvoju, mums, protams, bija dažādi mājdzīvnieki, sākot no zirgiem, kazas, aitas, govis un milzīgas pļavas, ganības. Bija jādarbojās lauku darbos, bija jāvāc siens ar zirgu, ar zirgu palīdzīja tāds sieni grābeklis bija, kur vajadzēja sēdēt, un tad tur sanāk zirga, tu tā kā dodies pa tām pļavām, tu grāb to sienu, un jā, es droši vien tas būtu jāraksta kaut kur YouTube video, es tāpat nevaru vairs to izstāstīt, kā notiek tie darba procesi, bet jā, tādi lauku darbi un tas kontakts ar dabu, tas bija tiešām lauku dzīvē ļoti cieši. Jūs esat tāds kārtīgs lauku puika, tā varētu teikt. Es varētu teikt, ka dzīves audzes laukos. Tāds izbijis lauķis, jā. Bet pieņemsim, kā tad jūs pabeidzāt šīs studijas Rīgā? Kāpēc tieši Liepāja? Kāpēc ģimnāzija? Kāpēc tieši Liepāja? Tāpēc, ka sieva nāk no šejienes. Kāpēc ģimnāzija? Es teiktu, prestižākā Liepājas skola noteikti. Tas arī mans mērķis pārnākot uz Liepāju bija, arhitektūra ideāla, atmosfēra fantastiska, un tas bija mans mērķis, es neslēpšu. Mērķis tad bija nonākt ģimnāzijā? Jā, nonākt ģimnāzijā, pēc augstskolas nonākt. Varbūt praktizēties un pilnveidoties, lai būtu atbilstoši ģimnāzijai, varbūt citā skolā, bet tad, kad tas notika un man bija šī atbilstošā pieredze, tad jā, protams, jo bez pieredzes nonāk tur, kur tu vēlies uzreiz, ir drusku absurdi, ir jāiegūst pieredze. Un tad runājot par ģimnāziju, kas tad jums kādas asociācijas, kas jums tāds pirmais, kas ir par ģimnāziju, varbūt kāda bija jūsu tā pirmā, ka jūs reiz, ka jūs ienācāt ģimnāzijā, kādas jums tādas? Es teiktu, noteikti tā ir pati arhitektūra un tas gaišums, kas šeit ir.
sākot no visām arī mazajām šīm detaļām, kas ir gan kāpnēm, gan flīzes, gan mēbeles attiecīgos kabinetos, gan tā gaismas, kas nāk iekšā. Tas viss tā saliekās kopā, ka tā viena lieta varbūt pat grūti ir izcelt. Un tā vide tad veido gan pašus skolotājus, gan cilvēkus, gan, protams, arī pašus skolēnus. Vispār vide noteikti ietekmē cilvēku, kas atrodas šeit. Un runājot sīkāk par bioloģiju, vai jums ir tāda kā savu mīļākā tēma vai kāda nozara, ko jūs izbaudat visvairāk, kad jūs mācat, pieņemsim? Jā, mainīgi īstenībā. Kaut kādā mērā ārkārtīgi interesē botānika, bet botāniku man nav izdevies tā veiksmīgi iedzīvināt jauniešos. Un, kas man šeit diezgan saprotams ir, jo, lai varētu botāniku iedzīvināt jauniešos, tur ir jādzīvo nedēļu vismaz laukā, teltīs, pie pļavām, pie mežiem, un līdz ar to tā interesi varētu arī rasties, bet pagaidām nav bijuši tādas ideālas iespējas to izdarīt pagaidām, bet nākotnē ir par to plānu. Bet skatoties, protams, šūna, man īstenībā jāsaka, ka diezgan visas bioloģijas tās nozares liekas ārkārtīgi saistošo. Viņa katra lieta pilnveido nākošo. Un, protams, no šūnas veidojās auga, bet tad, attiecīgi, augs ir pētīt interesanti, no audiem veidojās orgāni, no orgāniem orgānu sistēmas, kā tās orgānu sistēmas savstarpēji miedarbojās, kādi šie fizioloģiskie procesi notiek, un gan augu, gan dzīvnieku, gan cilvēku organismā tas ir ārkārtīgi interesanti, un kā mēs varam pamainot kaut ko savā ikdienā, uzturā, attieksmē, darbībās, mēs varam mainīt izmainīt dažādas lietas, kas veicina kādas problēmas. Un tad runājot vairāk par šo skolotāju amatu, kas jūsuprāt ir skolotājs? Un kāds ir šis skolotāja mērķis jūsuprāt? Skolotājs noteikti ir iedvesmotājs. Skolotājs, ja mēs salīdzinām, varbūt kāds skolotājs bija kādreiz, kas bija autoritāra persona, kam visi skolēni bija pakļauti. Skolotājs likta, tad skolēni to darīja, un bez ierunām. Tad tagad tas viss ir kļūst demokrātiskāks, šis process, un skolotājs ieklausās tajā, ko saka skolēni. Skolēni ieklausās tajā, ko saka skolotājs, un veidojas tāda miedarbība. Tāpēc svarīgi ir būt iedvesmotājiem, un ja tu par to dedz, tad tu, var teikt, aizdedzini tās pārējās sveces, kas ir skolēni, iededz viņam šo te liesmu, šo te interesi. Ja tas neizdodas, tad ir diezgan grūti. Un vēlreiz skolotājs noteikti ir mentors, kas palīdz ne tik vien apgūt to priekšmetu, jo īstenībā aiz tā priekšmeta slēpjas vēl daudzas nianses, kā komunikācija, personība, talanti un vēl tā varētu nosaukt. Tāpēc, jā, skolotāja loma ir mainījusies, un es tā akcentējot tos divus, noteikti tad iedvesmotājs un mentors. Jūs teikt, ka jums tas izdodas? Ja vai man tas izdodas, es teiktu, ka man vēl ir jāiet kaut kāds liels ceļa posms, jo te ir stāsts par mūža izglītību. Man šķiet, ka cilvēks, kurš varētu teikt, ka viņam viss izdodas, īsti nekad nesasniedz to punktu, ka viņš tā varētu pateikt, jo, kad tu pieeji tuvāk kaut kam, tu saproti, ka tas ir bijis tāda ilūzija, un ka tu vēl joprojām jāiet tāls ceļš, tuvojoties tam gala mērķim. Tāpēc es teiktu, ka ceļš uz pilnību ir diezgan tāls, un vai tas ir sasniedzams, man ir grūti teikt. Tas ir tāds filozofisks dabas jautājums. Bet vai tas man izdevies, es skatītos uz, ja īstenībā, ja tev izdodas kādu 1, 2, 3 cilvēks jau iedvesmot, ka viņi tiešām tagad zina, ko viņi grib, uz ko viņi grib virzīties, un ka viņiem, piemēram, ir iepatikusies bioloģija, tad tas jau ir daudz arī.
Un tad vairāk runājot par jums, tā kā varbūt varat pastāstīt, kā izskatās jums varbūt brīvdiena, izējot ārā no šīs skolas dzīves, šīs skolotāja amata, tad ko jūs darat brīvdienās? Piecieties ir sestdienas rīts, kas ir tās lietas? Tas ir sestdienas rīts, tas noteikti sākās ar pankūku cepšanu, plānās pankūkus ģimenei, tagad jau bērni palīdz arī, es uzjaucu mīklu, viņi jau cepj. Un, ja, protams, tas ir saulains, labs laiks, tad tas ir brauciens uz Alsungu. Alsungā iegādājos tādu nelielu īpašumu, kurā es uzturu šo, varētu teikt, tādu, tur ir mežs, tur ir pļāva. Un es uzturu tādu saules vidi, kurā tiešām var ar to noteicēju iet iekšā. Un skatīties pēc morfoloģiskām pazīmēm, noteikti, kas ir šis augs, kas tur aug, kas tur dzīvo. Un tāda vieta, kur vienkārši atslēgties no visa. Ja, protams, tā ir lietaina diena, tad tas noteikti ir kāds, tā noteikti ir pastaiga, vismaz pa grobiņu, gar ālēnu. Arī pa lietu, jo tā jāsaka, nekad nav bijušas īstenībā slikta laikapstākļi, ir nepiemērots apģērbs, bet ja apģērbās silti, paņem lietasargi, tad arī pa lietu var iziet, jo tas noteikti es nevaru iztikt bez kustības, un to īstenībā var apliecināt ar skolēnu, jo pa klasi es pārvietojos diezgan bieži un daudz. Jā, kaut kā tā apmēram. Tad jums ir joprojām tieksme pēc laukiem? Jā, tas ir neizbēgami. Man šķiet, ka kaut kādā mērā man šķiet, katram latvietim ir tā tieksme pēc zemes, pēc dabas un pēc tāda miera. Es teiktu, varbūt, ka jaunieši, kas ir jaunāki vidusskolas vecuma jaunieši, to varbūt pagaidām nejūt tik ļoti, jo tīri psiholoģiski jauniešiem svarīgi ir būt nepārtrauktā kustībā, miedarbībā ar apkārtējo vidi, kas ir sociālā vide, tie ir citi jaunieši, tā ir kultūra, tās ir izklaides. Tad izejot caur šim posmam, sāks tieši pretējais virziens, ka gribās mazliet būt mierīgākam, nomierināties. Un tā ir šī relaksācija dabā, tas ir miers apkārtējā vidē, un tie jau kļūst tādi mierīgāki, relaksētāki pasākumi, kas ir tendēti jau uz sevi. Nevis es dodu apkārtējiem, bet tagad es dodu sev variants. Jums kaut kādi vēl hobiji? Varbūt jums šajā Alsungā ir kāds mazdārziņš vai kaut kāda vēl cits jūsu intereses ir ārpus bioloģijas? Jā, tur arī ir mazdārziņš, bet ja mēs tā skatāmies varbūt par tādiem hobijiem, kas varētu būt ārpus bioloģijas, man ir grūtāk padomāt, bet kādreiz es nodarbojos, protams, ar zīmēšanu arī. Jā, es diezgan labi arī zīmēju jau no pamatskolas posmiem un esmu piedalījies arī dažādos pasākumos, olimpiādēs, konkursos ar zīmēšanu un kaut kā tas mazliet pazuda. Bet noteikti sasniedzot atkal kādu noteiktu vecumu posmu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es tieši pievērsīšos šai nodarbē kā hobijam. Un fotografēšanu noteikti. Ja paskatās Instagram kontu, tad tas ir saprotams, ka man patīk fotografēt un arī ietvert kaut kādus mirkļus, tādās skaistās atmiņu bildēs, kuras pēc tam attīstot, ieliekot jaukā rāmītī un pieliekot pie sienas, var tā atskatīties un papriecāties. Un tad noteikti arī nevar nepieminēt arī tādu vintage pērļu medīšanu, meklēšanu, vākšanu, sākot no kādiem seniem austrumvilnas paklājiem, beidzot ar čehu kristāla glāzēm un tādām lietām. Kas ir kaut kā tāda interesantākā lieta, ko jūs esat atradis? Tāda pēle, tāda, kas jums mīļākā? Visinteresantākais, ko es esmu izdarījis, varbūt jocīgākais ir, es esmu, kad es biju ceļojumā Gruzijā, es diezgan daudz ko izmetu no savu koferu, lai tajā ietilpinātu paklāju. Un es atveru no Gruzijas paklāju, bet jā, tā es katrā ceļojumā kaut ko tādu vērtīgu atvedu. Lai tas nav varbūt magnētiņš pie leduskapa, bet gan tas būtu kāda vērtīga ikdienā lietojama lieta.
uz ko es varētu paskatīties, kurus varētu izmantot un tad paskatīties otrādāk un atcerēties tās pozitīvās emocijas, kas ir iegūtas šajā ceļojumā. Tad runājot tieši par ceļošanu, tad, kāpēc jūs ceļojat, kāpēc jums, vai kas ir tas iemesls, kāpēc jūs gribat kaut kur aizceļot, vai tas ir vienkārši atpūtas dēļ, vai jums vienkārši gribās izzināt pasauli, vai kāds ir? Es teiktu, primāri tas ir, man ārkārtīgi fascinē citu kultūru. Un šobrīd man ir izveidojies mīļākais pat reģions, tas ir vidusjūras reģions, tā ir Itālija. Man šķiet, ka Itālija ir tāda vieta, kuras es tiešām periodiski un bieži atgriezīšos un piedzīvošu tās emocijas, jo tā vide, un te atkal jāsaka, gan arhitektūra, gan tā floras, tā augu valsts šķiet ārkārtīgi intriģējoša, un tā smarža, ko var dabūt, piemēram, tā aizceļo tādā martā vai janvārī, piemēram, uz to Spāniju vai uz Itāliju, tad tāda agri dzestri rīti smaržo pēc Latvijas zaļa maija. Un tas arī tāds foršs lieta, ko tu var noķert, tad, kad mums ir iestājies tāds pelākais drēgnums, kas saka Latvijas pelākais, tad aizbraucot uz šādu vidusjūras reģionu var dabūt to krāsu un sauli, mazliet arī siltumu un uzlādēties arī no tādiem aktīviem, pozitīviem cilvēkiem, jo tas nav noslēpums, ka iestājoties tumšākajiem mēnešiem Latvijā, cilvēki kļūst arvien mierīgāki, diskrētāki, grib ievērot lielāku distanci. Un aizbraucot uz Itāliju, piemēram, tu vari atkal uzlādēties no šīm pozitīvajām emocijām, no komunikācijas. Vai jums ir kaut kāds galvenmērķis, ko jūs izceltu? Tāds viens jūsu mīļākais? Es teiktu, ka tas mīļākais tāds galamērķis varbūt bija un ir Sicīlija. Sicīlija, jā. Kāpēc tā? Tas ir tas pats turpināt par to Itālijas stāstu? Tas ir Itālijas stāsts, un tie pozitīvie cilvēki vienkārši braucot autobusā, sāks komunikācija ar vietējo Itāli, un viņam nezinu, kurienes viņš izvēl ārā grāmatiņu, kurā ir par Sicīliju, un viņš tā saka, ka viņš var mums arī parādīt, viņš zina kādas foršākās vietas, kur paēst, ko redzēt, ko apskatīt. Un tad, protams, ieslēdzās tāds mazais, varbūt latviešu, tāds domāšanas virziens, ko viņš vispār grib, kāpēc viņam tieši kāpēc tāda sakritīja pēkšņi. Bet nē, šajā gadījumā tiešām tas bija pozitīvs cilvēks, kas vienkārši gribēja palīdzēt un dalīties tajā, kas ir viņiem kultūrā un tās komunikācijas tā fantastiski ir. Un, protams, vide, pieminekļi, arheoloģiskie, norezervēja apartamentus pie Apollona tempļa, tā, ka tu atver balkonu vaļā un var baudīt rīta ekspreso, skatoties uz tādām drupām. Un tas tāds fantastisks sajūts, ko šeit Latvijā tā salīdzoši grūtāk ir noķert. Varbūt jums ir kaut kāds sapņu galamērķis, uz kur jūs vēl neesat aizceļojis? Tāds sapņu galamērķis varētu būt, par ko es tā domāju, ka es tur kaut kādā tuvākajā laikā arī gribētu aizbraukt. Tas ir Dienvidamerikas kontinents. Es noteikti gribētu redzēt Peru. Es noteikti gribētu redzēt Čīli, Argentīnu. Tās valstis es gribētu piedzīvot. Un arī aizbraukt uz seno Kurzemes koloniju vietu, kas ir Tobago. Tad par ceļošanu skaidrs, daudz vēl priekšā viss kaut kas Itālija jums ir mīļākā. Tagad mazliet pievēršoties bioloģijai. Ja jūs būtu jāizvēlas viens dzīvnieks, kas simbolizē jūsu raksturu, kurš tas būtu un, protams, arī tad kāpēc?
tas te noteikti būtu kaķi. Vispār tāds kā kaķis. Jā. Man šķiet, ka kaķi dara, ko viņi grib. un līdz ar to tas ir tāds dzīvnieks, kur īsti nevar noteikt, kāds viņam būs noskaņojums pēc 20-30 minūtēm. Nav tā, ka man arī tas noskaņojums var mainīties, bet man šķiet, ka kaķis, tāpēc, ka kaķi nevar tā īsti pieredināt. Ja suni var, tad kaķi galīgi nevar. Tas būtu tāds no vienkāršākajiem dzīvniekiem, ko es noteikti salīdzinātu ar sevi. Un, protams, arī, kā mēs zinām, visām kaķu reklāmām tas mans vārds tieši sakrīt ar kaķi iecienītākais vārds. Un tāpēc, man liekas, varbūt arī simboliski saliekās kopā. Paldies. Tad jūs esat kaķis. Bet tad kādu varbūt savu dzīves posmu jūs vēlētos izdzīvot vēlreiz? Varbūt tas ir kāds ceļojums vai kaut kas cits. Nevis, lai tā kā kaut ko izmainītu, bet ko vienkārši piedzīvot vēlreiz. Arī pieņemsim, tas ir studija laiks vai arī dzīvošana Bauskā vai kas tāds. Es noteikti teiktu, ka šis posms varētu būt pamatskola. Un kāpēc? Tas ir saistīts ar to, ka diezgan daudz, ka tu esi tāds salīdzinoši jauns jaunietis gados, ir tāds kaut kāds bailes no tā, ka tu varbūt netiec kaut kur pieņemts, vai ka tevi nepieņem, vai arī, ka tev ir tās idejas, bet tu baidies viņus izteikt un tā kā iesaistīties un kļūsti kaut kādā mērā citur diskrētāks. Bet tā paskatās ar šī brīža zināšanām uz to posmu, tad gribētos būt tādam vairāk aktīvākam tieši klases dzīvē. Un tas domāju, ka tas būtu daudz ko arī mainījis. Tas arī daudz ko arī mainīt, pēc tam arī, protams, nākotnē, bet te ir atkal stāsts, ko es arī mēģinu saviem jauniešiem teikt, ka tas posms, kas jums ir pamatskola, kas ir vidusskola, ka tas ir tikai vienu reizi, un kad ir jābūt tajām maksimāli pašiem, kas tu esi, un nebaidīties no kaut kādas sabiedrības klātesošo, varbūt nosodījumu vai tādām, es pat teiktu, tādas ilūzijas par to, ko par tevi padomās varbūt citi. Jo tas bieži vien mēs galvā uzburam tādas biedējošas ainas, nekā tas īstenībā būtu, ja tu kaut ko tur izdarītu vai nedarītu vai kā citādāk. Tāpēc es noteikti gribētu vairāk izbaudīt to pamatskolas un pēc tam attiecīgi vidusskolas tādu savā ziņā, es teiktu, bezrūpību. Tad jūs teikt, jūs skolas klases ietvaros, jūs nebijāt tas aktīvākais, vai jūs bijat tas, kas tā kā parasti, tā maliņā? Es biju aktīvs, bet konkrētā tādā jomā, kas noteikti nav sports. Un es tā domāju, kāpēc es tik īstenībā daudz, kur neiesaistījos tieši sporta ziņā, jo es tā kā vairāk paņēmu to mākslu, un tad es tā distancējos no sporta, un tad liekas, ka vajadzēja varbūt meklēt tādu balansu un izmantot savus auguma privilēģijas. Es biju tiešām pamatskolas pēdējos gados, es biju stipri par galvas, garāks nekā vispārējā, un to parāda visas klases bildes. Tam bija arī noteikti liels priekšrocības, kas likās tajā brīdī tāds mulsums, ka tu esi tāds garāks un tu izcēlies uz vispārējo fonu, visi tādi mazāki. Un liekas, kāpēc es esmu tik garš, kāpēc man bija jāpiedzīvo šis te viss. Bet realitātē, ja tā paskatās, tad tā pubertāte, ko es piedzīvoju stipri ātrāk, bija priekšrocība, bet tas ķermenis bija stipri attīstītāks nekā pārējie. Un, tā kā saka muļķīgi, ka tas netik tā apzināts un radās tās bailes un tāds diskomforts, ko pats sev bija radījis. Ja jūs pieņemsim varētu dzīvot vienu dienu bez jebkādiem finansiāliem vai fiziskiem ierobežojumiem, ko jūs darītu? Es noteikti aizbrauktu
Uz es aizbraucu uz Dienvidameriku, un es tur padzīvotu vismaz gadu. Jā, vismaz gadu es noteikti padzīvotu un smeltos dažādas iedvesmas no kultūrām, kas tur ir sastopams, no vides, no dabas, kāda tur ir, kas ir pilnīgi citādāk nekā mums. Un tad līdz ar to, kāds es atgrieztos pēc gada, es nezinu, vai Nosauļojies, vai dažnai citādāk uztver pret dzīvi. Un jā, kas lai to zina? Un tad tieši runājot par šo uztver pret dzīvi un visu, tad vai jūs vairāk paļaujaties uz saprātu vai intuīciju? Kad ir jāpieņem, piemēram, kādi svarīgi lēmumi? Es pamatā balstos uz saprātu, bet daudzkārt esmu sapratis, ka ir jāieklausās intuīcijā, jo liekas, tas ir loģisks lēmums, bet kaut kas iekšēji saka, nevajag to darīt, labāk nevajag, tas nebūs tā vērts. Un tad tajā brīdī, kad es nepaklausu, ko saka, iekšas, ko saka, bet paklausu tam, ko saka smadzenes, tad beigās sapratu, tas nebija tā vērts, es tik daudz atdevu savu enerģiju, ieguvums ir tikai varbūt 10-20%, un tas nebija tā vērts. Tāpēc te ir jāmeklē tāds labs līdzsvars starp to, ko saka smadzenes, jeb loģiskā domāšana, un ko saka iekšas, jeb šī te intuīcija par to, ka varbūt nevajag, vai varbūt vajag tieši tā darīt un uzdrīkstēties. Varbūt jums ir kāds, pieņemsim, vēstījums vai padoms 18-gadīgam Feliksam? Ok. Jā, 18-gadīgais. Tā kā jūs viņu satiekat un ko jūs viņam sakat, kā ceļumā iz nākotnēm? Es teiktu, ka esi, kas tu esi, un nebaidies būt tas, kas tu esi. Tu esi atšķirīgāks, tu dari, kas tev patīk, un tas tev atmaksāsies noteikti nākotnē. Tad kāds būtu padoms varbūt šodienas gimnāzistam, skolniekam, vidusskolniekam? Es domāju, tieši tas pats, ko es arī novēlu sev. Man šķiet, ir tieši tas pats nebaidīties, jo jums ir tas vecums, ka ir tās bailes būt nepieņemtam, un bailes no šī sabiedrības viedokļa, bet īstenībā jau, kā daudz kur arī tas parādās, šīs te atziņas, tīri tad, kad mēs kā cilvēks pazūdam no šīs pasaules, tad tās atmiņas par mums nesaglabājās tur 100 vai 200 gadus, un tās pazūd diezgan ātri. Tāpat arī, kā saka, sagāstie podi vai nepareizi pateiktie vārdi vai kaut kas tāds. Tas viss, varētu teikt, ka tas viss pazūd no sabiedrības, no cita cilvēku apziņas. Un līdz ar to labāk, ja tu zini, ka tu to vari un tu to gribi darīt, un tas neapdraud, protams, citus kaut kādā mērā, tad to vajag darīt un tiešām nebaidīties. Jo vissliktākais ir gremdēties atmiņās par to, ko tu baidījies izdarīt, nekā gremdēties atmiņās un pateikt, tas varbūt bija stulbi, jā, varbūt tā nevajadzēja darīt. Beigās jau viss tāpat beidzās labi. Kā saka, tas būs tāds, katra izdarītā izvēle ir tāds mazs diegs persiešu paklājā. Un jo vairāk mēs izdarām tādas lietas, jo vairāk tas paklājas top. Un tad, kad tu apsēdies, izbaudi savu rīta kafiju un skaties uz šo paklāju, tu redz visus šos te rakstiņus un tad atceries, ko katrs raksts simbolizē. Tas jau ir tādas foršas atmiņas, kurās varbūt arī ir vērts gremdēties, un tad tas ir, man liekas, ir jautrāk nekā tas paklājs būtu tīri balts vai tīri melns, un nekādas emocijas tas īsti neraisīt. Jā. Skaidrs. Liels paldies par padomēm un par jūsu laiku. Jā, paldies jums.